Labrīt visiem no Romas. Mani sauc Ieva Jākapsona Belomi, un es esmu SLV valdes locekle un līdzdibinātāja. SLV ir vienīgā profesionālā nevalstiskā organizācija, kas apvieno Latvijas diasporas profesionāļus, uzņēmējus, zinātniekus, akadēmiķus, interesantus speciālistus, profesionāļus, lai veicinātu sadarbību ar Latviju un pasauli. Viens no šādiem veicināšanas instrumentiem ir mūsu starptautiskās sadarbības attīstības projekts Viņa pārveido pasauli. Šis ir pirmais Latvijas projekts Āfrikas kontinentā, kuru mēs uzsākām kopā ar Rīgas biznesa skolu un Latvijas profesionāļiem un ekspertiem 2022. gadā. Šī ideja radās kā vienkārši jaunu uzņēmumu ideja par to, ka mēs varētu apvienot kopā un savienot to, kas mums šeit Eiropā ir pieejams, profesionāļi, sadarbības tīkls, zināšanas un iespējas savienot Latviju ar pasauli un veicināt Latvijas ekspertu un Latvijas izglītības standartu un iestāžu veicināšanu kā tādu pasaulē. 2022. gadā mēs iesniedzām pirmo projektu pieteikumu ārlietu ministrijā, saņēmām finansējumu un uzsākām darbu Zambijā un Namībijā, pirmās divās valstīs Āfrikas kontinentā, kur mums bija izveidot cieši kontakti caur viņu vēstniecībām Romā. Mūsu galvenais mērķis ir attīstīt vai dot iespēju vai iespējot sievietes Āfrikā domāt par to, kā viņas var kļūt ekonomiski neatkarīgas. Mēs uzsākām 2022. gadā Zambijā un Namībijā. Kā pirmo pilotu projektu mums ļoti patika strādāt Āfrikas kontinentā. Mums izveidojās ļoti cieša sadarbība gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan ar valsts organizācijām Āfrikas kontinenta valstīs. Un mēs nolēmām, ka turpināsim šo darbu, strateģiski strādāt jau plašākā Āfrikas kontinentā. Šobrīd mēs esam uzsākuši projektu 3. sezonu un esam Namībijā, Etiopijā un Ruandā. Es tikko atgriezos no Namībijas, kur es biju Svakopmundā, pilsētā, kas ir apmēram 75,000 iedzīvotājiem, kā turismu pilsēta, kā Latvijā, kā Jūrmala. Iespējas meitenēm attīstīties, iespējas meitenēm vispār uzzināt par to, kādā veidā tad taisīt biznesu un kā konektēt visus finanšu jautājumus, grāmatvedības jautājumus ir ļoti limitēta. Tādēļ es biju ļoti priecīga, ka sadarbībā ar mūsu kolēģiem Business Financial Solutions un Namibian Investment Promotion Development Board mums izdevās izveidot ļoti konkurētspējīgu, ļoti interesantu uzņēmējdarbības nometni ap 40 meitenēm, sievietēm, jo mūsu projekta ietvaros mēs neliekam nekādas ierobežojumus attiecībā uz vecumu. Lūk, mūsu programmas mēs esam pieslīpējuši un izveidojuši tā, lai tās aptvertu visu uzņēmējdarbības spektru. Mēs piedāvājam gan uzņēmējdarbības programmu kopā ar Riga Business School, gan digitālās lasītprasmes programmu kopā ar Riga Tech Girls, gan arī mums ir finanšu lasītprasmes programma, kura vada eksperti no Svetbankas. Viņa pārveido pasauli. Projekta ietvaros mēs cenšamies arī veidot tādu kā piemēru bibliotēku mūsu mājaslapā, Facebookā. Mēs ļoti bieži attēlojam un stāstam par tām meitenēm, kuras ir kaut ko sasniegušas mūsu projekta ietvaros, kuras ir realizējuši un īstenojuši savas idejas. Kā galveno akcentu patiesībā liekot to, lai meitenēm būtu piemēri un lai viņas saprastu, ka viss ir iespējams, ja ir vēlme. Latvijas platforma attīstības sadarbībai, jeb LAPAS, apvieno 44 biedrības un nodibinājumus. Jau 20 gadus mēs kopā radām drošāku un ilgtspējīgāku pasauli, sadarbojoties lokālā, nacionālā un globālā līmenī. Viens no LAPAS darbības virzieniem ir attīstības sadarbība, jeb globālās partnerības. Latvijas prioritāte ir Ukraina, Gruzija un Moldova, kā arī Centrālā Āzija un mazāk attīstītās valstis Āfrikas reģionā. Šī sadarbība balstās uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, veidojot taisnīgāku un iekļaujošāku kopīgo nākotni.